Tātad, man rokās ir Samsung Galaxy S2 Android viedtālrunis, kas burtiski šajās dienās sāk parādīties Latvijā. Un tas šobrīd ir Samsung flagmaņa telefons, tādējādi visjaudīgākais, visjaunākais, visspēcīgākais, kas vien viņiem ir. Un patiesībā tas ir viens no pašiem jaudīgākajiem viedtālruņiem, kas vispār pasaulē ir pieejami. Es biju nedēļu patestējis šo tālruni. Patiesībā jāsaka, ka tas ir manā skatījumā labākais viedtālrunis, ko es vispār esmu kādreiz mūžā redzējis, un pietiekami daudz telefonu ir apskatīti. Nevien tajā ir jaudīgākās pašas tehnoloģijas, bet tas ir arī otrais plānākais viedtālrunis pasaulē. Un aizmugurējais vāciņš vairāk nav spīdīgs, bet tāds reliefains, un tas ļoti maina. Viņš neslīd laukā, nekas nespeķojas. Ļoti patīkami varēs lietot telefonu. Galaxy S2 ir arī ļoti viegls tālrunis. Un ja Galaxy pirmās paudzes Galaxy gadījumā tas bija tā kā mīnus, tad pie šī tik plāna tālruņa svars, man liekas, ir atbilstošs un pozitīva nianse. Telefons aprīkots ir ar jaunāko priekš tālruņiem Android 2.3 versiju, kas ir uzlabots Androids, optimizēts vairāk, lai darbotos jaunākām ierīcēm. Un, kas ir būtiski, šis ir arī divkodolu procesoru aprīkots tālrunis. Konkrēti tiek izmantots paša Samsung veidotā Exynos platforma. Un konkrēti šajā tālrunī tas ir 1,2 GHz procesors divkodolu, kas patiesībā ir ļoti, ļoti daudz, tīpaši, ja tas ir tālrunis. Tas nozīmē, ka telefonam nav problēma ne tikai atskaņot 1080p augstas kvalitātes video, bet viņš arī var uzņemt ļoti kvalitīvu video attēlus, un par to rūpējas ir 8 megapikseļu kamera ar tīšpildzi. Ja runā par Samsung viedtālruņiem, tad nevar nepieminēt displejus. Jau pirmās paudzes Galaxy S gadījumā mēs bijām patīkami pārsteigti par to, cik košas krāsas un cik spilgti ir tie displeji. Tad arī šajā tālrunī šo Super AMOLED tehnoloģiju Samsung ir pacēluši augstā līmenī, pielikuši klāt beigās plus, Super AMOLED plus, un tālrunis ir arī tikpat košs kā iepriekšējais modelis, bet kļuvis energoefektīvāks, un konkrēti šis telefons pie vidēji tādas aktīvas lietošanas spēja nodzīvot 2 dienas, kas viedtālruņu pasaulē ir daudz. Pateicoties gan optimizētajam Androidam, gan jaudīgajiem dzelžiem aparatūrai, telefons darbojas zibenīgi. Es neatradu nedēļas laikā nevienu īsti tādu programmu vai kaut kādu uzdevumu, ar ko tas nespētu tikt galā. Tiešām nevis vienkārši ātri, bet zibenīgi. Ļoti patīkama lieta ir tā saucamā Kies Air. Samsung lietotāji jau zinās, ka Kies ir programmatūra, ar kuru var pārbaudīt savu Samsung viedtālruni. Mums ir vajadzīgs bezvadu tīkls, kurā ir dators, kurā ir telefons pieslēgušies vienlaicīgi. Telefonā aktivizējam šo iespēju, un telefons parāda adresīti, parastu IP adresīti telefonu, kuru mēs ierakstam iekšā savā interneta pārlūkā, un burtiski sekundžu laikā mēs tiekam klāt pie telefona. Pie tam pilnībā. Pie bildēm, pie video, pie īsziņām, pie kontaktiem, zvanu arhīvus. Un, tās pašas īsziņas ir daudz ērtāk rakstīt no datora, ja viņš tev blakus stāv, nekā no telefona. Tādā ziņā tas ir tās ļoti patīkams pluss. Tātad, telefons ir patiešām lielisks. Un, ja tu esi gatavs par to atdot tos aptuveni 500 latus, kas patiesībā ir diezgan liela summa par telefonu, tad ieguvums ir tiešām ļoti liels. Un šis tālrunis būs aktuāls vēl vismaz gadu pusotru. Tik jaudīgs ir priekšā pārējiem savā ziņā. Noteikti būs cilvēki, kas tomēr sliecas par tādu summu saņemt metāliskā korpusiņā tērpus telefonus. To var piepīt pie mīnusiem, lai arī tik plāns un tik viegls, es to neredzu kā mīnusu. Divkodolu procesoru iekļaušana mobilajos telefonos ir radījusi tā saucamo supertelefonu ēru. Un šobrīd ir vien daži šādi supertelefoni, un Samsung Galaxy S2 ir šos
telefonu bara priekšgalā.